Jo lielāka riepa viegliem auto, jo drošāka braukšana. Vai ziemā vienmēr izvēlēties lielas riepas? Arī kā ļoti vienkāršs jautājums, kāda izmēra riepas mašīnai vajag? Būtībā tas ir ļoti vienkāršs jautājums. Tas ir rakstīts uz mašīnas. Vai nu uz benzīna vāciņa, vai tur durvju ailē. Atradīsim. Arī mašīnas pamācībā ir rakstīts, kāda izmēra riepas tam dēļ. Parasti tur ir kaut kādi plus mīnus 2-3 izmēri, kurus var normāli uzlikt. Ja jums šķiet, ka jūs varat improvizēt un likt kaut ko citu, es domāju, ka tā brīdī inženieru fabrikā raud. Viņi ir sarēķinājuši pēc piekaras, pēc jaudas, kāds riepas mašīnai vajag, un tikko jūs sakat spēlēt un likt kaut ko citu, jūs varbūt kaut kādā vienā parametrā vinnējat, piemēram, par dažiem milimetriem pacēt mašīnu augstāk, bet zaudējat 10 citos parametros. Stabilitāte, saķeres, stūrēšana, vēl pat iedomāties. Tā kā es ieteiktu atstāt to, ko ražotājs ir rakstījis. Pat ja jūs nopērkat lietot mašīnu, tur kaut kāds riepas ir virsū, nekopējiet to, kas rakstīts riepas. Paskatieties pamācībā, kādu izmēru tur vajag. Iespējams, esat nopircis ar nepareizo izmēru. Bet tikko jūs kaut ko mainat, gribat, lai izskatās sportiskāk, tad rēķinies arī visam pārējiem mašīnai ir jābūt sportiskāk, nevis komfortā, nevis tā, lai taupītu degvielu, un nevis tā, lai droši tiktu uz mājām. Atstājam to izmēru, kādu ražotājs ir paredzējis, un viss būs kārtībā. Gribat lielāks ritenis, nopērciet mašīnu, kurai tāda jau nāk no rūpnīcas, un būs labi.